Tā, puiši meitenes, pulkstentiņš ir šitik. Klausaties, gribēju atkal ielikt tādu īsu ātro video un gribēju kādam pateikt, varbūt tas noderēs par iedrošinājumu atkal, par iedrošinājumu kaut ko rīkoties, darīties. Un video nosaukums varētu būt tāds, kad, ko man teica Sātans. Saprotiet, Sātans runā. Sātans runā jebus kuru cilvēku. Un tie, kas nav Dieva bērni, ar tiem viņš vienā veidā tiek galā, un tie, kas ir Dieva bērni, ar tiem viņš nāk, runā, uzrunā un grib arī kaut kādā veidā tikt galā. Un klausaties, ātru tādu liecību iedošu visiem un pateikšu, kā man bija. Man ir vairākas liecības, es skatīšos, ja būs laiks šovakar ierakstīšu vairākus video, bet pirmā, ko man Sātans teica? Gadus, varbūt 3 atpakaļ, kad mani YouTube kanāls jau 2 gadi, visticamāk izskatās, ka 2 gadi, nezinu, varbūt vairāk. Nē, aktīvi es vedu video, lieku iekšā 2 gadus, tā man izskatās, bet viņš ir dibināts laikam ātrāk un tad es nebiju neko licis un darījis. Ko man Sātans teica? Jo es degu sludināt Dieva lietas, sludināt Dieva vārdu, es tajā degu, un tas man bija iekšā, un nemitīgi tas manī bija, un es nevarēju palikt vienaldzīgs un nevarēju palikt mierā, ja? Tas viss manī iekšā bija. Un tad, kad vajadzēja YouTube'ā lūk šo visu sākt un darīt, tad Sātans man pienesa tādu domu, lai es to nedaru. Skatieties, viņš man atnesa bailes. Sātans atnesa bailes. Un ko viņš man teica? Sātans man uzzīmēja tādus ainu, kad ja es tagad YouTube'ā būšu aktīvs, iedomājieties, cik interesanti. Es tur kaut ko biju dzirdējis kādreiz, jā, tur, kā jau es teicu, redziet, Bībele ir jālasa, es to atzīstu, kad arī ļoti daudzus gadus nelasīju, un ja lasīju, tad tikai tā ieskatījos iekšā un ļoti nenopietni attiecos pret Bībeli, pret Dieva vārdu, jā, atzīstu, tā bija, un nelietoju, un stāvēju, un noputējus, un kaut kā tā, var sakot, tā kā Sātans arī bija piestrādājis pie tā, lai es Bībeli nelasītu. Bet tad kaut kur parādījās tas viss, tas antikrists, tur laiku beigas, un tā un šitā, un tie vairāk sākās populārs tas YouTube, un viss šitās te, nezinu, tur Facebooki draugi un kāds. Lūk, un man bija tāds sirdī, tāds pamudinājums kaut ko likt, runāt, darīt, tāds. Uzreiz Sātans bija klāt, viņš saka, klausies, tu tagad ieliksi, būs redzams tavs vārds, tur, nezinu, tavs uzvārds, tur bilde, un, nezinu, tur atnāks antikrists, un, tā kā es biju dzirdējis, ka viņš tur izsekos, tur, agrākā informācija, tur nogalinās, griezīs galvas nost, un tiri-piri, var sakot, būs problēmas un bēdas kristiešiem, jeb ticīgajiem. Un viņš ar šīm tādām bailēm labu laiku reāli mani tādā turēja. Un es tā pie sevis iekšā padomāju, ka jā, tiešām taču visi ieraksti, tur uzraksti saglabājās, tur, ja antikrists tiks pie kaut kādas tur šitās, viņam būs tur kaut kādi datori, ko tur stāsta superdatori un interneti, un viņš visu kontrolēs un sekos un darīs. Sakot, šitāda ainiņa man tika uzburta, kad mani atradīs, mani noķers un man beigas būs. Apmēram, iebaidīja ar to nāvi, ar miršanu, ja? Tā, saprotiet, uz ko paņēma Sātans mani? Jo tāpēc, kad, jā, tur tevi atradīs, atpazīs, tur visi video, nezinu, piefiksēti, visu šitāda tipa man sēja iekšā, ja? Un Sātans šādā veidā mani labu laiku, un mans kaut kāds miesīgais cilvēks, teiksim tā, nedaudz kaut kādā ziņāmā mērā bija sabijies, tā nosauksim, ja? Bija sabijies. Un es vienu brīdi tādiem, tagad ir es kā lai saka, tām bailēm un šiem visiem meliem ticēju, un kādu labu laiku biju šo visu melu gūstā.
Līdz es tam pārkāpu pāri, saņēmos drosmi, atvēru kanālu un sāku runāt.